Sveiki, inženierijas cienītāji visā pasaulē. Es esmu Džosāns, un es braucu ar šo elektrisko vienriteņu. Tam ir nedaudz citādāks motors, un šodien jūs uzzināsiet, kas ir bezsuku motors. Sveiki, inženierijas cienītāji! Šodien mēs runāsim par nedaudz atšķirīgu elektromotoru, kas pazīstams kā bezsuku motors, jeb motors bez oglītēm. Šī tēma tika ieteikta no viena no mūsu biedriem, un arī vairāk cilvēku to pieprasīja mūsu video. Runājot par līdzstrāvas un mainstrāvas motoriem, bet pirms es pastāstu par bezsuku motoriem. Neaizmirsti abonēt, ja vēl neesi abonējis, uzspiest patīk un ieslēgt paziņojumu zvaniņu. Un ja tev šķiet, ka mūsu saturs ir interesants, apsver iespēju kļūt par biedru, vai palīdzētu mums turpināt veidot saturu šajā platformā un tiktu pieminēts mūsu videoklipos. Tu droši vien domā, kāpēc man rokās ir drons un datora dzesētājs. Un patiesībā es esmu šeit, lai tev parādītu, ka motoru veidi, kas tiek izmantot šajās ierīcēs, ir tieši bezsuku motori. Tas ir elektriskā motora veids, kas pārvērš elektrisko enerģiju mehāniskā kustībā, tāpat kā daudzi citi elektrisko motoru veidi. Taču tas atšķiras no parastajiem motoriem, jo tam nav birstīšu un komutātoru. Piemēram, ja mēs atveram parastu līdzstrāvas motoru, mēs redzēsim šos kontaktus, kas pieskarās galvenajai asī, kurus mēs saucam par birstītēm. Un arī ierīci, ko sauc par komutātoru, kur birstītes pieskaras, lai radītu motora kustību. Kad šāda veida motors tiek ieslēgts, birstītes veido kontaktu ar komutātoru, un tas ir atbildīgs par motora tinumu elektriskās strāvas virziena maiņu, un tieši tas liek motoram griezties. Tomēr šis kontakts laika gaitā rada berzi un nodilumu, un galu galā motors pārstās darboties un būs jāmaina sukas vai komutātors šī nodiluma dēļ. Bet, kad mēs skatāmies uz bezsuku motoriem, tiem vienkārši nav suku un komutātoru, un sistēma, kas ļauj motoram griezties, tiek nodrošināta elektroniski. Iesim tālāk. Bezsuku motora stators. Stators, kas ir šī detaļa šeit, satur spoļu tinumus, kas ir fiksēti un nekustās. Savukārt rotors satur pastāvīgos magnētus un ir tā daļa, kas griežas. Kad statoram tiek pievadīta elektriskā enerģija. Tas kontrolē statora tinumu magnētisko lauku un tādējādi regulē motora griešanos atbilstoši magnētiskajam laukam. Lai labāk saprastu, iedomājies, ka tev ir bezsuku motors ar 3 tinumiem un statoru ar fiksētu magnētu, ar ziemeļu un dienvidu polaritāti. Motora elektroniskā plate kontrolē statoru magnētisko lauku. Tātad, ja mēs pieslēdzam 2 spoles ar pretējiem magnētiskajiem laukiem, rotora magnēts tiks piesaistīts vienai no spolēm, vienlaikus tiks atgrūsts no otras. Kad rotora magnētiskais lauks gandrīz izlīdzinās ar elektrisko. O sistema eletrônico de izlīdzināt. Motora magnētiskais lauks var izlīdzināt motoru. Magnētiskā enerģija gandrīz ir elektriskā enerģija. Kad motors gandrīz izlīdzina magnētisko enerģiju, tas var izlīdzināt elektrisko enerģiju. Kad magnētiskais lauks gandrīz ir, elektriskā enerģija var izlīdzināt motoru ar elektrību. Tas ļauj optimizēt motora efektivitāti, samazināt vibrācijas un trokšņus, kā arī nodrošina tādu iespēju ieviešanu kā mainīga ātruma kontrole un motora vienmērīga reversēšana. Pateicoties suku un mehānisko komutātoru neesamībai, bezsuku motori parasti ir efektīvāki un izturīgāki nekā to analogi ar sukām. Kustīgo detaļu, kas pakļautas mehāniskam nodilumam, neesamība nodrošina ilgāku kalpošanas laiku un mazākus enerģijas zudumus berzes dēļ. Bet vai katram bezsuku motoram ir elektroniska vadība? Jā, parasti bezsuku motori ir paredzēti lietošanai kopā ar elektronisko vadību. Tas notiek tāpēc, ka šo motoru efektīva un precīza darbība ir atkarīga no elektroniskās vadības. Lai noteiktu pareizo barošanas secību tinumiem, ka veids, kā viņi tiek pieslēgti, var būt atšķirīgs. Piemēram, datoru dzesētāju motoros ieejas savienojums parasti tiek veikts tikai ar 2 kontaktiem.
Viens ir pozitīvs, otrs negatīvs, un tie ir līdzstrāvs. Un motora elektroniskā vadība atrodas šajā motora platiņā, un tieši tā kontrolē spoļu magnētisko lauku. Lai kontrolētu šo motoru ātrumu, jūs regulējat ieejas spriegumu. Bezzuku motoros, kādas redzam dronos, parasti tie tiek pieslēgti ar 3 vadiem. Tas ir tāpēc, ka šāda veida motoram nav iebūvētas elektroniskās vadības, tajā ir tikai spoļu savienojumi. Un, lai tos izmantotu, mēs izmantojam tā sauktos ESC, jeb elektroniskie ātruma regulātori, jeb kā daudz saka, motora driverus. Šie kontrolieri tiek darbināti ar līdzstrāvu, un tie ir tie, kas nodrošina enerģiju. Tie interpretē vadības signālus, piemēram, rotora pozīciju, un pielāgo jaudu, kas tiek piegādāta tinumiem. Lai kontrolētu motoru griešanās ātrumu, nevis regulētu ieejas spriegumu, ESC maina tinumu vadību. Galvenais iemesls, kāpēc ir nepieciešama šī elektroniskā vadība, ir bezsuku motora darbības īpatnības. Suku un mehānisko komutātoru neesamība nozīmē, ka nav tieša veida, kā apgriezt elektriskās strāvas virzienu motora tinumos, kā tas notiek tradicionālajos līdzstrāvas motoros. Tāpēc elektroniskā vadība kļūst būtiska, lai precīzi koordinētu enerģijas padevi statoru tinumiem, nodrošinot vienmērīgu kustību un motora efektivitāti. Bet kā šis kontrolieris darbojas? Bezzuku motoru darbību var saprast, izdalot vairākus posmus, kas ietver elektromagnētismu principus un precīzu elektronisko vadību. Kontrolierī ir sistēma ar vairākiem sensoriem, kas nosaka statoru tinumu barošanas secību. Tas nozīmē, ka tas nosaka, kuri tinumi tiks ieslēgti, kāda būs to polaritāte un kuri tiks izslēgti. Šajā schēmā, piemēram, mēs varam redzēt, kā tiek barots bezsuku motors. Šajā grafikā mēs varam redzēt secīgu posmu virkni. Tā kā motoram ir 3 kontakti, mums ir 3 diagrammas. Katra diagramma rāda grafiku, kurā uz augšu kontakts tiek barots ar pozitīvu spriegumu. Vidū tas ir izslēgts, un uz leju tas tiek barots ar barošanas avota negatīvo polu. Tādā veidā katram kontaktam ir savs ieslēgšanās posms. Kad pirmais kontakts ir izslēgts, otrais tiek barots ar pozitīvo, un trešais ir pieslēgts negatīvajam. Pēc tam pirmais kontakts būs pieslēgts negatīvajam, otrais kontakts turpinās būt pieslēgts pozitīvajam, un trešais kontakts būs izslēgts, un tā tālāk. Tieši šī posma secība kontrolē motora griešanos. Lai rotors veiktu pilnu apgriezienu, tas ir no 0 līdz 360 grādiem. Enerģizācijas secība ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu vienmērīgu rotācijas kustību. Un kādas ir bezsuku motora priekšrocības? Trešais. Suku neesamība samazina enerģijas zudumus berzes dēļ, padarot bezbirstu motorus efektīvākus. Kustīgo detaļu trūkums, kas pakļauts mehāniskam nolietojumam, veicina ilgāku kalpošanas laiku. Šī elektroniskā vadība ļauj precīzi regulēt ātrumu un virzienu, nodrošinot vienmērīgu un ātru reakciju. Un tiem, kas jau ir strādājuši ar parastajiem elektromotoriem, zina, ka suku likvidēšana samazina nepieciešamību pēc regulāras apkopšanas. Tas padara bezsuku motorus praktiskākus ilgtermiņa lietojumos. Un kur visbiežāk var sastapt šāda veida bezsuku motors? Elektriskās automašīnas, elektriskie velosipēdi un pat elektriskie skūteri un citi elektriskie transporta līdzekļi bieži izmanto šāda veida motorus to efektivitātes dēļ un spēja nodrošināt tūlītēju griezes momentu. Bezoglīšu motori tiek plaši izmantoti dronos to viegluma, efektivitātes un ātras reaģēšanas spējas dēļ. Tie nodrošina nepieciešamo vilkmi vertikālai un horizontālai kustībai. Dažos elektroinstrumentos, piemēram, bezvadu urbi mašīnās un pat dažos bezvadu putekļu sūcējos, var būt bezoglīšu motori, lai nodrošinātu lielāku efektivitāti un izturību. Un, kā jau minēja, datoru dzesētāji un dzesēšanas sistēmas, kur nepieciešama precīza un efektīva rotācija, bieži izmanto šāda veida motors. Bet vēl vairāk. Daži mūsdienīgas sadzīves tehnikas ierīces, piemēram, veres mašīnas un žāvētāji, var izmantot bezoglīšu motors, lai uzlabotu energoefektivitāti un samazinātu mehānisko nodilumu.
Industriālajos, izglītojošajos vai sadzīves robotos bezoglīšu motori ir izplatīti, pateicoties Vai tev vajag, ka tas esmu es manā? De fabricação estão passando a utilizar os motores brushless para garantir uma operação eficiente e confiável. E aí, sabia dessas aplicações dos motores brushless? Tem aí... apstiprina, ka viņi nav izmantojuši šos bezsuku motors. Eu não sei de vocês, mas... Heliko numuruktadas nekavējoties. Šeit blakus ir 2 video, kas jums varētu patikt un kurus ir vērts apskatīt, lai turpinātu mācīties vēl nedaudz vairāk. Un, ja vēlies mums palīdzēt, uzspied patīk, abonē kanālu, ieslēdz zvaniņu un apsver iespēju kļūt par kanāla biedru. Tā tas ir, inženierijas cienītāji. Liels sveiciens un tiekamies nākamajā video!